Moduls Rīga piedāvā. Ko to nozīmē dzejoļu rakstīšana? Sākumā tā bija kā psihoterapija, lai atbrīvotos no iekšējās spriedzes un vispār fiziskām sāpēm. Un pēc pirmās grāmatas tas jau vairāk ir kā tāds pētījums pašam sevis un vispār cilvēku savstarpējās attiecības. Un tā kā es diezgan plaši reklamēju to, ka man lielie iedvesmotāji ir Bukovskis un Transtrēmers. Tad man arī ir interesanti, kā tas sasaucās ar realitāti, ko viņi rakstījuši. Man liekas, ka diezgan precīzi. Lūk, un tad tādā veidā es arī pats cenšos to paust, ko es esmu novērojis. Runiet par jebkurām izjūtām, emocijām. Nesasprinkstot uz to formu, bet tieši uz to, kā fiksēt emocijas, pats galvenais. Varētu salīdzināt, tā kā, Van Gogs, protams, ir tur klints vai ne, ļoti liela virsotne, bet, princips ir tas pats. Viņš centās parādīt kustību, nevis attēlu galvenais. To spriedzi, kas viņam arī, manuprāt, lieliski izdevās, un tas arī tas, ko es meklēju. Vienkāršāk to sauc par balto rakstu Latvijā. Attiecīgi tas nozīmē ļoti daudz praktiski. Vienīgais jēdzīgais, ko es daru. Bet ir atšķirība rakstīt priekš sevis un rakstīt tomēr jau priekš citiem un rādīt citiem. Jā, es tomēr laikam teiktu, ka joprojām vispirms es priekš sevis rakstu, jo, manuprāt, tad, kad tu to dari priekš citiem, tad tāds zināms pārdošanās elements ir neizpēkams. Varbūt, ka man domas ar laiku mainīsies, bet pagaidām tas ir tā. Jo kā tu var būt labs visiem, tas ir neiespējami. Labākā gadījumā tev sapratīs 10% un 50% pieklājības pēc paskatīsies, ko tu dari tur. Tā. Es tagad arī pārlasu vecos, apmēram pusi varbūt man neliekās spēcīgi, bet pusi ir tā, ka tiešām ir tāds iekšējs aizkustinājums. Un tas arī man ir svarīgākais. Nevis, lai ir skaisti, bet lai ir pārdzīvojami. Vispār es jau nekad neesmu dzeju uztvērs kā tādu nopietnu mākslu, kamēr es neiepazinos. Visspēcīgākais laikam bija Transtrēmers. Es pilnīgi apgriežu kājām gaisā un parādīju, ka tas var būt kaut kas grandios. Un nevis tā, kā kaut kas, kam sakot, ko atdarināt, bet kā cilvēks, kurš parāda, ka ir vispār iespējama dzeja. Principā. Tāpēc man liekas, ka ja viņš abus divus nemāca skolā, tad tā ir baigā kļūda. Bukovski iespējams nemāca, tāpēc, ka viņš daudz lieto nenormēto leksiku, bet Transtrēmers viņš ir. Kā daudz saka, viņam ir pilnīgi visas dzejas formas viņā. Dzeja pārstāvēts. Tāpēc tas ir tā kā enciklopēdija, un pie tam nevis informatīva, bet emocionāla enciklopēdija. Visos veidos, kā viņš raksta, ir šausmīgs tāds spēks, spriedzi iekšē. Tas pārsteidz ļoti. Un tas arī ir tas, uz ko es gāju, nezinot viņu. Vienkārši tad, kad es viņu atklāju, izrādās, ka ir vēl kāds, kas to dara Nobel prēmijas līmenī. Un Bukovskis savukārt ir tā kā pretējais spektra gals. Caur negācijām, caur dzeršanu 50 gadu garumā, bet arī ļoti precīzi, konkrēti. Respektīvi brīžiem liekas, ka nav vairs īpaši liela nozīme tam, ko tu raksti. Tas nozīme ir tam, lai tas dod enerģiju. Tā. Bet vai tev vispār šķiet, ka dzeju ir svarīgi lasīt? Jā, šo te ir noteikti svarīgi. Bet citu? Es domāju, ka vairāk vai mazāk. Bet nē, jo tāpēc, ka tu vienkārši var sabojāt iespēju par dzeju. Un man liekas, vajag saprast, ko tu vispār gribi, kad tu lasi dzeju.
Vai tas ir tāds, tā kā tu aizies lido, nu pamēģināsim šito ēdienu to, un tad var vispār atsist apetīti, un man tieši tā arī bija. Ka es tur kaut ko spēlējos agrāk, un visi interesi pazuda. Jo tā klasiskā dzeja, kas ir, viņa, manuprāt, nav piemērota mūsdienu tam nenormālajam dzīves ritmam, un vispār tam, kad ir atpakaļ saiti, tiek meklēta. Ko tu esi uzzinājis jaunu par pasauli caur dzejoļu rakstīšanu? Tas labs jautājums. Vai par sevi? Tāds formulējums nebija ienācis prātā nemaz. Nu, es saku, tas ir tas, kas piešķir jēgu manai dzīvei. Būtībā galvenais. Un varbūt pat vienīgais. Jo viss pārējais tā ir tāda reflektēšana. Es redzu pasauli, un viņi mani atstarojas, un nekas nenotiek. Tad, kad jūs, piemēram, taisīt raidījumu, jums ir kaut kāda reflektēšana ar rezultātu. Bet, ja tu neko nedari, tad ir tikai spogulis un viss. Ir pievienotā vērtība tam, ko tu atstaro. Manā gadījumā tā ir tā dzeja, ko es tur uzrakstu. Un man pat liekas, ka nav svarīgi, vai tas ir 1 vai 10 dzejoļi. Labāk ir viens tāds patiešām labs, nekā tur miljonus. Tā kā visi noslīkst un neko tur vairs nevar saprast. Vai tas uzrunā vai nē. Tā kā priekš manis tas ir tas minimums, ko es varu atdot atpakaļ pasaulē. Vai dzejolī tu redzi sevi, vai tu redzi kādu vēl? Jā, es redzu sevi. Pilnīgi noteikti, jā. Pamats jau esmu es pats, es jau nevar iztēloties, kā jūtas otrs cilvēks, jo es cenšos ielīst ļoti dziļi tajā emociju pašā saknē. Tā kā tur Freids līd iekšā seksualitātē, tā es mēģinu preparēt tās emocijas, un tieši uz to brīdi, kad viņas arī ir. Kad ir ļoti slikti vai ļoti liels prieks, tad mēģināt rakstīt. Nevis tā, ka tu to pieraksti ideju līmenī un pēc tam atgremotā, lai tas labi skanētu, bet tieši uz to mirkli ķert to brīdi. Tā. Un saglabāt to kustību. Dzīvība jau ir kustība, tā teorija eksistē. Tu nepārraksti savus dzīvības? Nē, principā, nē. Protams, ka, ja tur kāds burts ir pasuts, laboja. Bet tā lielos vilcienos nē, jā. Vairākas reizes mēģinājis un secinājis, ka tad skan labāk, bet neuzrunā, nav vairs tas ekšanas iekšā. Redaktors? Tev ir redaktors? Jā, Rokupelns ir cilvēks, kurš man ir tā kā palīdzējis. Kādu dzejoli, kurš man liekas labs, bet patiesībā no malas tāds neliekās, tā kā pašķirot. Kaut gan nevarētu teikt, ka viņš man tur kaut kā ir audzinājis, kā rakstīt dzejoli. Nav mācījis. Nē. Es arī ļoti slikti pakļaujos tādu raksturu audzināšanai. Jo man ir absolūti skaidrs, ko es gribu. Varētu salīdzināt, es tieši nesen atradu labu formulējumu, tā ir tā kā turbulence. Un arī var atrast paralēlus ar Van Gogh. Viņš, ka viņam bija trakumlēkums, spēja gleznot tā, ka tīri matemātiski var aprēķināt, un viņi tajās, piemēram, tā glezna par zvaigznēm, ka tur ir redzama turbulence. Tīri matemātiskas formulas veidā. Ja to ieliek iekšā skaitļos, kā sabalansēts krāsas pēc pikseļiem, tad, kad viņš bija galīgi traks, viņš gleznoja tā, kā izpaužās turbulence. Tas, respektīvi, ir runa par punktu veidu to vērpi. Respektīvi, varētu salīdzināt, ka tas, ko viņš uzgleznoja, tās zvaigznes, atbilst arī fizikālam priekšstatam, matemātiskam modelim. Kā tam vajadzētu būt. Un pārējie neviens nav spējuši to dabūt gatavu. Un tas man likās tāds, tas, uz ko vajadzētu tiekties, nevis sajūt prātā, bet būt maksimāli dabiskam. Noķert to kaut kādu mirkli, kas ir spēcīgs un skaists, ar savu tiešu spēku. Kā tev šķiet, vai katram cilvēkam vajadzētu rakstīt?
dzējoļus? Noteikti, ka nē. Katram cilvēkam vajadzētu darīt to, kas viņam patīk. Tā, atklāt to, kas viņam liekas interesants. Jā, vai tā nav, ka lielākā daļa cilvēku dara visu mūžu to, kas viņiem nevisai interesē. Nav pretīgi, bet nē, nav arī interesanti. Vai ne? Lielākā daļa cilvēku ienīst savu darbu. Nu jā, tad tālāk vairs nav jēga runāt, tas viss skaidrs. Viņi atnes mājās agresīvu. Katrā ziņā dzējoļi ir labi terapija, bet, manuprāt, ir briesmīga kļūda dzējoļus rakstīt kā tādus klucīšus likt, lai viņi būtu smuki taisnā rindā, vai arī izveidot tur aplīti, vai kādu ornamentu sarežģīt. Es tam pieeju pilnīgi no citas puses. Tā. Par šo jauno krājumu runājot, kā tas tapa un ar ko tas atšķirās no iepriekšējā? Jā, iepriekšējais bija tāds psihoterapijas sēns, kas tika nolikts priekšā vērtēšanai cilvēkiem. Vai ir kaut kas līdzīgs vai nav, bet šis ir, man jau radās to pirmo krājumu izdodot tādu domu, ka kopš bērnības man tā Japāna interesējas, bet ne tik daudz, lai viņi apnikt. Un tad es tā domāju, ka būtu interesanti paskatīties, kas sanāk, ja saliek kopā vīriešu uztvert, man dzējā, un sievietes tajās bildēs, kas ir grāmatā. Un tā kā es meklēju tieši arī gleznotāju, kur arī neglezno burtiski uztveram, bet tādā impresionismu stilā vai kaut ko abstraktu, kas spēja nodot emocijas ar krāsu, formu, bet precīzi nepasakot. Ļaujot tev pašam izvēlēties, kā tu to uztversi. Lūk. Tādu izdevās atrast, caur vēstniecību. Es tur padevu informāciju, viena kundze atsaucās, un tad mēs 2 gadus tur cīnījāmies. Viņai tur brīžiem bija nevisai saprotams, un tad atkal man. Bet, beigās, man liekas, sanāca tieši tā, kā es biju domājis, kad ir sievišķais, vīrišķais, ir tas austrum, smalkais tāds dzīves uztvers veids, pasaules uztvers. Un šeit tas, kas ir tāds skandināvu ziemeļu, un man dzējoļos nav tik daudz smalkumu, kā viņas gleznās. Viņi ilustrē tavus dzējoļus? Nē, mums bija tāda noruna, ka mēs paralēli to darām. Es viņai sūtīju pa brīdim jaunas dzējoļus. Tur tulks viens tulkoja. Un viņi savukārt no tiem dzējoļiem skatījās, kas viņu uzrunā vairāk. Arī tā tīri intuitīvi. Un mēģināja klāt dažādas formas un krāsu laukumus. Tā tas veidojās. Man liekas tieši interesanti tas, ka ja būtu gājis viss tā kā, kā mēdz teikt, tā kā smērēts, tad droši vien, ka būtu garlaicīgi. Bet tā kā mums abiem arī personiskā dzīvē bija visādas problēmas to gadu laikā, 2 gadi bija tas projekts garumā. Tad interesanti, vai to tur var just un tā. Jo visas emocijas, gan pozitīvās, gan negatīvās, bija mēģinājums iekļaut gan viņas gleznās, gan tajos dzējoļos. Bet tam bieži vien ir tā, ka tu raksti dzējoli, pieņemsim tur par zīlīti aiz loga, bet patiesais stimuls ir no tā, ka tev reāli lauž mugurpuši. Un tas arī ir tas jautājums, ko es gribu lasītājiem uzdot. Vai to var redzēt, ka viņi ir Japānie? Vai to var redzēt, ka es esmu latviečs un tā tālāk? Un ja es nebūtu paralizēts, vai tos dzējoļus kāds vispār lasīt vai nē, tas ir tas message, kas priekš manis ir ļoti interesanti. Un kas bija tas mērķis? Radīt tādu sintēzi. Ja ir iespējams, protams, būtu lieliski, ja tas būtu kā iniciācija kaut kam jaunam pašu lasītāju galvā. Es uzskatu, ka jāraksta ir tad, kad tu jūti tādu iekšēju nepieciešamību. Nevis tad, kad, tā kā Murakami viņš saka, es katru dienu pieceļos un vienalga kas un kā, bet raksta. Es nepiekrītu šim viedoklim. Iespējams, ka tu vari uzskačāt tādā veidā
muskuļus, bet tur iekšējo izjūtu to spriedzi, par ko es te visu laiku runāju. Viņu nav iespējams tā uztrēmēt. Par to ir. Varbūt, ka var uztrenēt arī iekšēji. Pagaidām nav izdevies tāds brīnums novērot, ka viņi klausītu kaut kādam treniņam. Tad varbūt narkotikas jālieto. Tad varbūt var, jo tad ir ļoti spēcīgs pārslodzes iztēlei un fantāzijai. Zeja var aizvietot narkotikas? Šaubos. Es nedomāju, ka vispār ir kāds mākslas veids, kas var, jo es pēc avārijas, kad gulēju, man deva morfiju. Es saprotu, narkomāns tas ir kaut kas prātam neaptverams. Un viņus tiešām nevajadzētu lietot, jo nekas cits pasaulē nav salīdzināts. Kas nav lietojis morfiju, viņš nekad nesapratīs, ko tas nozīmē. Tas patiešām ir aizliegtais auglis, kurš vienkārši tev fiziski iznīcina dažu mēnešu laikā, jo tev iedod ķīmiski to sajūtu, ka tu esi Dievs. Un es nezinu, kurš mākslas veids to spēj iedot. Attālināt kaut kādos brīžos ir tāda eksaltēta mirkļa, ka tev liekas, ka tu aizēji citā dimensijā, tur no mūzikas. Jā, no dzejas arī dažreiz tā bija, ka liekas, ir tik perfekti. Tā emocija trāpījis pa tavējo izjūtu pasaulē, ka viss tā nodreb. Bet morfijs jau tev nevis aizskar, bet viņš tev pārvērš absolūti. Var radīt veselu visumu. Vismaz man tā bija. Tāpēc man liekas, ka tas ir briesmīgākais ierocis, ko cilvēks ir izgudrojis. Tur ar atombumbu nevar salīdzināt. Var kādam likties, ka es te reklamēju narkotikas, bet es gribu teikt to, ka tas ir tik nenormāli spēcīgi, ka pēc tam tu vairs neko negribi. Es pusgadu nevarēju nekādīgi attiekt pēc tam. Lai uzrakstītu dzejoli, es jūtu, ka man ir spēks un ka es varu vēl un vēl rakstīt un eksperimentēt. Man tas ir interesanti patiešām. Nemelojot, neizliekoties. Un nav interesanti tad, kad kāds prasa, lai es uzrakstu tur par dziesmai tekstu un tā tālāk. Man liekas, ka tieši tā arī vajadzētu justies. Bet ar mūziku tā nav. Varbūt tāpēc, ka vienkārši neesmu gājis mūzikas skolā, kas to lai zina. Tomēr mūzika ir, manuprāt, sarežģītāka valoda nekā vārdi. Tās enerģijas tā ir diezgan maza. Ikdiena patērē šausmīgi daudz laiku un spēku. Vienkārši, lai eksistētu. Normāli cilvēks, lai pagrieztos patērē, cik tur sekundi, divas, man paiet, cik stundu, pusotru. Tā ir, jā. Tas es nesūtos, bet paskaidroju, ka rezultātā daudz kam vairs nepaliek enerģijas. Pieminēji, ka dzīvošana tev atdeva kaut kādu jēgu dzīvot. Jā, tas arī ir tas vienīgais, ko es normāli daru. Nekā citu jau nav. Bet nav tā, ka avārija bija iemesls uzdot šo jautājumu, kāpēc ir jēga dzīvot? Es par to domāju no 13 gadiem. Vienkārši tad, kad bija avārija, tad es to tik piestumts tuvāk tam jautājumam. Bez manas vēlēšanas, bet šis jautājums pa galvu man maļās. Un precīzi, no 13 gadiem laikam, tad, kad ir tas pusauģu vecums, kad sprākst visu galvā pušu un ir neirona revolūcija. Pārsvarā saistīta ar seksuālo briedumu parādīšanos. No tā brīža arī ir šīs domas visu laiku bijušas regulāri, cikliski. Te es varētu pamurgot atkal par turbulenci, par virpuļiem dzīvē, kas tev ierauj iekšā, pēc tam izsviež ārā un sākas nākošais. Var kā spirāli to uztvert. Katrā ziņā tas ir diezgan interesanti vērot pašam savu dzīvi arī no malas. Un rakstot tieši to arī var ļoti labi darīt. Paskatīties uz sevi un uz citiem. Kontekstā arī ar citu dzīvēm.
Pie tam interesanti ir tas, ka tad, kad es rakstu sejoties, ir tāds piepildījums, ka man negribētos dzīvot, man neskauč citu cilvēku dzīves. Un tad man liekas, tieši to arī vajag sasniegt. Lai tev negribās dzīvot citu cilvēku dzīvi, bet pašam savējo. Es nerunāju, protams, par to, ka es skaidrs, ka gribu staigāt, bet runa iet par galvu, par izjūtām tādā dziļāk. Jā. Tad, kad es rakstu, tad man ir sajūta, ka es beidzot daru kaut ko sakarīt. Nekad tāda sajūta man mūžā nav bijusi tik izteikta. Un līdz ko tu atkāpies, neraksti, necenties makšķerēt tos izjūtu tauriņus. Tā viss, kaut kas nav. Nāk atkal tāds spiediens, tums virsā un liekas, ka tu laidies dibenā.